Ogurčeki. Sveiki, mīļie gurķiši, mums šodien svētki ir. Vismaz vienam cilvēkam. Beidzot eksāmenu nokārtoja. Markus nokārto eksāmenu 4. reizi. Man vēl 16. datumā viss priekšā. Beļģis. Šāza hāmiem, ko mēs darīsim? Mums aiziesim kaut kādu. Zakapos, domāju, to Leris. Uz Leriju. Kas kurien? Leris? Laris. To, karoči, Larisu jāaiziesim. Paņemsim mums kādu apbolsu, vēl jānosim šodien. Viņa vēl teikt. Sauc uz kurini ogurčeku, nezinu, vai kamera izstāsta nemaz garšīgi. Kāpēc sēžu kā ziemā? Smadzenu nosulusi atcelusi. Mati vienkārši tā atauguši kā bombas sūdos. Tu man tas saspiķoja visu telefonu čūlu. Jā? Nē. Tieši ētrā Silbenrāt no Liepājas. Šašļi prasība. Čūluk sēd un kaut kādi makroni. Gabals kaut kāds. Šeit funfīrus var nopirkt. Daudziem jautājums, kur viņi atrodas. Re, kur jums ir ķengas tirgus priekšā? Ķengas, jā, kaut kāds bazārs. Orientējieties pēc šitās 20 stāvē. Jā, pēc šitās pretī šita ir šašliki. Cūkas, jēra, ribiņas, vistas. Ar jums? Ar jums divi resni. Mums nav intro. Markus saka, mēs būsim aizplūduši bišķīt. Tā, dājas pirmais uzkauši. Da, nu! O kā? Es nezinu, veids pār mašiņu sapist. Jēbal, cik tam man būs? Es nezinu. Pistā. Nu paiztiet sānu, vec. Sāniši bišķi ir. Cukurs. Jāizņem telefons 300 gramis ar, bļa. Fū, nē, normāli. Bļa, tu sver kā es? Labi, man hūdīs vēl. Nu, bļa, nu tā 800 vienmēr vecīt bija. Markus Resins. Nevilkšu hūdiju nost visu. Karoči, draugi. Markus te bija pazudis dažām dienām bezvēst. Vlogs mums nedaudz bija aizsvarējies. Atbraucam atkal uz teiku, šodien jābūt grudakam. Sildīsim plecus. Un rīt mūsu pirmā laikam brīvdiena pa mēnesi. Aizbrauksim un ko padarīsim. Bļā, žoska. Kur bija? Aizgāju pamīst un iesmērēt padus. Smirdi? Es vispār šokā par savu svaru. Cik traki? Nu, ļoti traki. Nu, skaiti, man agrāk bija 82 gadu nedēļa atpakaļ. Vēnus kājām ir vēl? Es nezinu. Nevienu, bļā! Augsti, bļā, nedības. Tu neesi neko pamanījis? Ko? Kā aizpaisties? Noskuji? Jā. Jā, daru nafi. Tagad vēl teiks, ka mēs propagandējam. Nu jā. Kur galvu pat nav, kur nomest? Čūks pa lielu. Man tā riepa aizmgrāja liela? Da, normāli tāda. Vispār dīvaini angārā kačāties. Jā, draugi, varbūt jūs nezinājāt. Nevienā vlogā mēs neesam rādījuši, bet pagam, mums viņš jāpagriež, ne? Jāpagriež beņķis. Nu jā. Gaļiks, bļa. Sākumā pārbaudam, vai labi sēļots ir. Labi sēļots? Normāli. Ko tu tur štuko? Kā viņu ārā izlikt? Man jau dirs pizdā. Tā, karoči, smits šīps, pasties no šitā skatoties. Viņš aiztaisnē. Jā, mums smits par šīvi stāv. Onkuls Markus izdomājis taisnās. Zaļģoši. Ko nozīmē stay humble? Stay humble? Es nezinu. Kaut ko jau nozīmē. Kā plēc? Tā. Sāpīgi? Bišķi ir, jā. Markus mums ir bez miķa. Mīgs palicis. Saļņiks. Es domāju, taisīs sānis. Es domāju, taisni un pēc tam ar šitos sāni. Bļā, vecīt, mēs 2 gadi jau filmējam YouTube vlogus no Lemonžima. Man nekādas atļaujas nav un arī nebūs, es domāju. Kas tur ir? Davai. Kas tur ir? Vai mums ir atļauja filmēt? Viņš raks, Viņš man prasa, jums atļauja ir Lemonžima lai filmēt. Es jau saku, vecīt, raks, visu kādu atļauju. Karoči, draugi, problēmas mums Lemonžims aizlaidz filmēt. Tā vispār, bļā. Es domāju, vāksim parakstus, kā tur, kur valdībai, kad pieņem, zini, tos jaunos likumus. Par Margu vai atļauju filmēt Lemonžimā. Da es vispār nepoņelu, kur var kāda problēma filmēt. Kā visu storijas liek Instagramā. Es tagad storiju taisu.
Dai, bļā. Bļā, tāds pats čips kā es. Kas? Tu arī čips. Tu taisi? Da, te pa-ļubomu zāli šīva, man liekas. Vai nu mēs šķīvi A, palikām? zini? Mošu pleca traumu un tāpēc viņš pat nu jā. nedod tev iet taisni. Es arī uz sevi skatījos atspulgā, pizdā, viens plec šitā, otrs tā. Mēs tā, kroči, taisam. Labdien! Jums ir atļauja viņš prasa vēl no zvana centra. Tas viena liela atļauja šajā dzīvē. Ko gribu, to daru. Jums ir no zvana centra? Tā mūsu onkuls Markus arī štampa. Au, pa kameru ir. Tā mūsu... Pleciem pizdā nevaru. Varbūt mums ir kāds skatītājs ārsts. Nē, daļ tā, ka es sen zālē, man viņas zabivājica tā, ka man aš sāp. Un gan jau daļ tā, jā. Kaut kā iekuriģē kustību man. Tā parāda. Tā, ko taisni. Līdz sejai. Fuck you mean. Fuck you, man! Noņem roku. Pa lauktiņus ceļam. Taisam. Nē, hujovā gaisma. Kaut kur tur viņai, Šeit? kaut kur viņa tur mānīgi ir. Bļā, vispār zaplil neviena vēna. Parādi? Nav. Jebau. Man agrāk te normāli vēnas gāja vairs nav. Ko par treniņu teiksi? Inventārs. Šodien tāds iesildošais. Man vispār bija nedēļa ofa no džima. Kā ir atgriezties? Ha? King is back. Kā ir atgriezties? Bitch you hoe. Markus izdomāja savu diezgan nesmuku vingrinājumu. Man ļoti nepatīk, kā viņš izstās. Bet man patīk šitām kustība labāk nekā skanstē. Šitām veciem. Ir labāk, jā? Jā. Ja jūs gribat, lai grudaks vairāk stiepjās, ar Jā. korpusu uz priekšu aiziet. Nihuja tu kabandļa. Jo, ko tu? Parāda otru seju. A, kāpēc tu slēpi vispār tagad? Nākas dzīvē brīvs draugi, tomēr jāsaprot, kad vajag visu. Netaisiet sejas tetovējumus. Nē, noteikti netaisiet. Skarbas pēc tam notiek visāds huņas dzīvē. Jā, Kad vajag, bļeļ, Nē, visu. man šitaisot normāli vēl. Bet, nu, tas vispār dirš. Dinero. Oi, man jā. Ko tu sīķais? Zdarova studenti. Happy New Year. Nākamā diena ir pienākusi klāt. Pagaid, mēs bici netaisam vairs? Es vispār zinu, ka es pašu pēdējā laikā tricī Ā, taisu. tipa viens piegājiens to un Jā, es mainīgs dropsitoju. Jā. Es sevi bici taisu. Pēc bicīšu un es tā Jā. dropsitoju. Laba tēma īstenībā. Ha? Laba tēma, bet es nelieku lielu svaru. Ko tu šodien? Volviķim lampiņā nomaina. Vienā dzīve. Kaut ko jau parīt arī gribās. Ha? Es ar kaut ko gribēsies, bļa. Čils parāži. Jep. Markus saka, nu, vakar jau jūs redzēsiet. Vakar mēs tur sērāmies, bišķiņ saplūdis. Es Bļa, reiz reāli, paliku. tev relevs trīcam arī bišķi pazudis. Jā, es saku, tāda kārta. Nu, uz sušku jāiet. No suški. A kā, suška sākas? Suška sākās, Nu, jā, kāpēc kad māsā? vēnes pazūd. Pasties man, au, bļaļ, tur sāp pleci. Sorry. Nu jā, reiz nevar salīdzināt, Pasties, kādas nav. man vēnes. Parā vēnes, tas tev ķipa skaits nav tagad. Nu labi, kaut kas probija vajag bišķīt. Jo, bļa, es atceros tev sausumošanas ar pleciem gāja labas. Nē, ja es uzpumpētu, tad būtu. Bet tā pagaidām bēdīgi. Nu tāda, zini, kārtiņa pāriet. Staukainais. Ko tu bomzi? Tāks. O, boksjur. Man bija jautājums boksē, mamā ir jēga no tā? Da, nē, es vispār uzskatu, jebkuram vīrietim ir jāmāk kauties aizstāvēt sevi un savu sievieti. Ja tu nemāki ja tu nemāki kauties, tad esi ņūdačniks. Nu, te domāju, šis ar savu meiteni pieļauto kaut kas piepšās. Un tu tāds, не бейте меня, пожалуйста. Nu jā, nu ir divi scenāriji. Nu, ja nemāk kauties, tev var īstenībā eļu salaist un tās būt. Tad arī baidās. Nu, nē, nu, ka jākaujās, tas ir, tu neko Arī izdarīt. tā zelta frāze, jo lielāks kapis, jo Skaļāk krīt. Es vēl zinu, man gāju.
Es cik esmu varbūt uz MMA mērķis pastaigājis kaut kas savādāk iemācījos. Kaut kas jau, protams, ir Smagākā ceļojuma mācījos. Kaut kas noteikti ir jāmāk, jebkurā gadījumā. Nu, loģiski, tas ir jāmāk sevi aizstāvēt. Ja tu nemāki, nedod Dievs tavu sievas paņem parterī, kāds nebūtu boksers. Ja tevi noliek uz zemes un tu nemāki pat parterī vienkārši papriekot, tu esi Nu kā, es uzskatu, ir MMA, ir boks un ir ielas cīņas. Uz ielas vispār citi noteikumi un principi. Или может поднять за подмышки. Короче, šitais bija labs jautājums. Domas par treneriem, kuriem pašiem ir hujovā forma. Nu, zini, šitie treneri, kurš tavs CV ir tavs izskats. Nē, nu kā, katrs jau dara, ko grib, bet zini, tā ķipa rēcīgi izstāst, ka tu esi treneris un to figūra nulli ir. Bļā, vai citu trosi? Wow! Jā. Bļā, tā krāsa, tā smirt. Vaņēt, pizdēts. Labi, brauc, pohuj palaidi. Mēs jau arī mašīna. Mēs jau mums tagad ir, karoči, mission completed vajag uztaisīt. Vajag samainīt šitan spuldzi. Tas būs ļoti labs prikols tagad. Man ir ļoti interesanti, kāds viss notiks. Jo pie viņas nevar baigi Jā. Kādam gore. Bļā, žoska tie ātri arī kāņi hasaņet. Viņi labi brauc. Jāsamaina būs spuldze. Domā, tiksim galā? Dagaļ. Nē, nav Mēs jau problēma. mehaniķi Tas pats kā BMW visu laiku bija. Tev jau viss pirok, šitan viss ir ciet. Es tikko tur pastījos, tur vispār es pat mazo pirkstiņu iebāzt iekšā nevarēju. Es nezinu, jāstās uz video kaut Vajag to te šampuru kā Poršiem fāri ārā vilkt. Paēdām atkal to šašličku. Da, atkal bijām šašličkā. Un Markus vēl notievēt grib mēģināt. Es vēl neapēdu visu porciju, es uzskatu, ka nav vajadzības tik daudz Es uz diētas. Cik tev laika tagad vajag, lai tu atpakaļ nožāvētos? Da, es domāju, vienu vakaru. Gribēju jums, draugi, pastāstīt par savas dzīves pieredzi, ka sistēma, diemžēl, nekad nevar apiet. Jā. Kā jūs negrozītos šajā dzīvē, kā jūs necenstos apiet kopumā to visu sistēmu, kura nav vispār nekādā veidā apējama? Viņi ir apējami tikai uz laiku, un pēc laika jūs nokļūsiet tur, kur neviens negrib nokļūt. Sistēma ir apējama tad, kad tu caur sistēmu izēji un tad sāc apiet. Bez iziešanas tu nevari Bet iziet. tad, kad tu caur viņu iziet, tad jau tev uz pensiju ir jāiet tā kā viņa kopumā Ja vispār gala neizējama. nestrādā tagad jau. Nu, pisēs, jo. Mums kaut kāda problēma. Mēs žimā tikko filmējam, viens miks nebija strādājis. Mēs tur atbildējam uz jautājumiem, bet jau kaut ko sagriezīs. Tāpat problēma, kas teikā toreiz bija, ka man atslēdzās. Jā, mums kaut kā viens miķis vienmēr hramāja. Ko darīt, ja negribas iet uz džimu, bet vajadzētu, jo pusgadu neesmu gājis? Ko Es darīt, ja uzreiz varu, negribas iet zini uz kā džimu? pateikt, tas ir man tā pati problēma ir, pieņemsim, es varu nedēļu neaiziet, man ir grūti atpakaļ iet arī rutīnā, bet man pietiek viens treniņš un viss. Es pampu savu ieraugu, viss, es saslimstu uzreiz. Nē, nu redzi, tas ir atkarīgs pirmkārt, tu uzdod cilvēks jautājumu, cik viņš ir trenējies. Ja viņš ir pagājis pusgadu un viņš jau pusgadu neiet, es reāli pateiktu, paņem treneri. Jo, zini, tu viņam maksā, tev negribas laist treniņu, jo tu esi samaksājis Jā, par bet viņu. tad sākās tāda problēma, zini, tu jau tas pats trenerim var, pieņemsim, to trešdienu ir Jā. ieplānos treniņš, bet tu tāds, ķipa, zini, ģimenes situācija netiek. Nu, es teiktu, Vienkārši ir jāiet. grūti jau režīmā iet atpakaļ. Ļoti grūti. Nē, ja iepriekšējā pieredze ir kaut kāda bijusi, Jā. tad bez treneris neredzēja no trenera. Es vēl īstenībā ieteiktu, nu nevar laikam tādu ieteikt, bet paņemti kaut kādu pre-workoutu. Jā, Pirms to treniņiem būstiņu tādu uz viņiem sēdēt nevar, jo tu pierodi baigi un sirds sēdinās, jo kofeīna daudz un visa, bet atpakaļ režīmā viņš palīdzētu, varētu iet. Mēs jau arī tagad bijām paņēmuši pauzi kaut kur. Nu, es teiktu, mēneši 2 no pre-workoutiem. Stabili. Un tad pietika vienu reizi man mājās stāvēja, tas man kaut kāds besis bija, es tāds, labi, zinu, uztaisīšu vienu. tur pazipāju višķīt. Es kā sajūtu to efektu zālē, zinu, ka pams, tu ķipa, bļēv arī mauk, Jā. viss, jaunu buņšu nopirku un tagad ar pre-workoutu tikai. Nu, Tāpēc, ka pazuda kaut kā, zini, ziema, motivācija bišķīt pazuda un nezinu. Tāpat grūti atbildēt uz tādu jautājumu, es uzskatu. Kā atgriezties, zini? Tas pat nav ar džimu, tas jebkurā sfērā. Tas ir tā kā dzīvē, ar darbu. Tev jau nav izvēles, tev jāiet Jā. strādāt, tas pats pieņem zāli kā darbu, tev ir jāiet un izpriekš savas veselības, priekš savu izskatu, priekš Kā pasīvas. disciplīnu uztaisīt? Jā. Uztaisīt priekš sevim to kā challenge, kā spēli. Jā. Ka tev ir jāiziet viņa vienkārši ej uz turienu un izpildīt. Vienīgais, ka tev jāpāriet pāri besim, jo tas ir besis, kāpēc tu neej.
Nu jā, Jo ne, loģiski. jo tu zini, bail. Tu vienkārši bezslinks. Arī vieglāk ir tiem, kuriem ir ar ko iet kopā. Ar kādu draugu vai ar kādu aiziet. Motivācija, zini, tur kaut kādas sacensības savā starpā. Es pateiktu, ievies savu disciplīnu kaut kādu laikam. Jā. Tas ir vienīgais savādāk nekā sev uztaisīt disciplīnu un vienkārši šeit. Visu laiku interesanti, kas cilvēkiem ir uz galvas. Kas notiktu ar jūsu ķermeni, ja pēkšņi beigtu iet uz džimu, saglabātos muskuļu masa vai pazustu? Loģiski pazustu, ja tu netrenējies. Bet zini, Bet atkal ne jau tik reska, bet viņa pazustu ar laiku. viņa pazustu, bet atkal viss ir atkarīgs no tā, kādā tu būsi režīmā un kā tu ēdīsi. Pieņemsim, ja tu sāksi ēst pilnīgus sūdus, noteikti tu aizplūdīsi ar taukiem un izskatīsies, ka tu salikies, tev viss pazuda. Bet īstenībā, ja turēt labu režīmu, pieņemsim pa diētu, nu, protams, tev aizies gaļa, bet tu paļom nebūs tāds, kā tu sākumā biji. Nē, nu loģiski, tu mazāks paliksi, tu vienkārši muskuļi ir pieraduši. Bet vislabākais- Viena tipa slodzes, pieņemsim, Jā. viņiem tāpēc arī tas lielums, pieņemsim, aug. Tu kā atslēdz slodzi, loģiski, viņi saprot, ka viņam tā nav jāstrādā, viņi paliek mazāk. Bet vislabākais ir, ka es uzskatu, ka muskuļiem ir tā atmiņa. Ļoti ātri, kad Ja tas vien līmeni jā, uzsits, vispār. tad uz viņu atpakaļ ir vieglāk. Atgriezties ir ļoti viegli atpakaļ. Trakākais uzskatu ir, ka tu ilgi neesi bijis žimā, tur uz gadu, 2-3 tu pameti, un tu esi resns palicis. Tad nožāvēties, vai tas ir ļoti grūti. Bet ja tu esi dietas, jā, bet ja tu esi plus mīnus saglabājis normāli, pieņemsim ķermeni, bet vienkārši nokritusi muskuļu masa, teikt paliktu mazāki. Tas ir noteikti. Nu, Tas ir tas pats, ka pieņemsim ar skriešanu. Tu skrien, pieņemsim, tev viegli ir 10 km noskriet. Tu beidz skriet, pēc mēneša tev būs grūtāk tos 10 km noskriet. Protams. Jo to muskuļi ir atrofējušies, viņiem jau nav, viņi netur to slodzi vairāk. Jo, nu, viss atkarīgs atkal no režīma. Un arī atkarīgs no tā, kādā tu darbā strādā. Ja tu strādā varbūt fiziskā darbā, nu, protams, ka, nu, tu jebkurā gadījumā dabūt, pieņemsim, sapņa figūru, es uzskatu, nav tik grūti, kā viņu noturēt. Pieņemsim, ja tu ties līdz kaut kādam līmenim, kuru tu gribi, un ja tu viņā esi un noturēt to līmeni, ēsti, trenēties, viss, nu, tas ir traki ļoti. Varētu iet par miesasargiem kādam uzņēmumu īpašniekam, kur baigi labi maksā un darbs kaulus nelauž. Daļa tava vizuālā tev īsti nekur nepaņems. Tu gribi būt miesasargs, tev ir jābūt kaut vai tam apsardzes certifikātam. Jā. Tas jau vienalga, ka tu kačuks būdi 200 vai 300. Nē, redzi, te jau runa iet nevis par apsardzi, bet par kādu, pieņemsim, ja tu kā cilvēkam esi, jā, miesasargs, ots pats kā kaut kādiem deputātiem. Bet atkal, jā, bet tev jābūt ieroču atļaujai. Tas ir noteikti, tev jābūt vepamusāna. Tas ir 100%. Tev jābūt kaut kādam pierādījumam, kad kaut ko var izdarīt. Jā. Tas pats labi ir, kur privātais miesasargs, jā. Kur garantija, ka tu kaut ko māki. Jā, tu izskaties žoski, bet mūs tu nekauties, nes vispār neko nemāki. Jo tas, ka tev ir viens izskats, pat sportisks, jā, tas jau pa lielam neko nenozīmē. Jo tur jau arī man ir paziņas, kas strādā tajos miesasargos. Tur jau visi vispār, kas ir speciālībā strādājuši, tur jau tādi veči ir. Tas, ka tu esi... Tāda patgatovka ir, ka... Tas, ka tu esi, pieņemsim, jā, tas pats paņems tevi tur kaut kāds deputāts vai liels onkulis pie Seima, tev labi maksās, bet tas, ka tu esi uzskačāts, jā, bet ieliks tevi ringā, iedos tev noskriet 10 km un pasīsies. Ot, kas spēlē. Nē, nu īstenībā, ja man būtu iespēja, es teikšu godīgi, jā. Ja man būtu iespēja, uz patstāvīgo nē, bet pieņemsim, man piedāvātu tur kādreiz haltūras izbraukt, jā, tur kādu pavadīt, pieņemsim mašīnā vai kaut ko, nu, kāpēc nē? Vienīgais varbūt, kur nekas nav vajadzīgs, tas ir klubos pār apsargu. No apsardzes certifikāts. Arī atkarībā kādā klubā. Ko tas ļevajos, jau zinu, jā. Pieņemsim, tanī vienā klubā, kas Rīgā ir, tur strādā pilnībā visi, kas speciālībā ir bijuši. Vai arminieki. Tu nevari tikt parasts apsargs ar kaut kādu certifikātu. Zini, klubā sākās kipši. Pieskrien tā ībalā iedod izrabītāji. Nav jau, draugi, svarīgi, kā tu izskaties tanī pašā apsargs, ko tādā darbā. Svarīgi, ko tu māki. Ir svarīgi, ko tu vari izdarīt un kā tu vari pielietot savas spējas. Jo tas, ka tu kā kabans izskaties, tas ir viens. Svarīgākais ir situācijā, ko tu varēsi izdarīt, kad viņi pienāks. Tāks, kas ir pa jautājumu bija? Так, draugi, gatavi? Ja esi kaloriju deficītā, tad var ēst jebko? Ja tu esi kaloriju deficītā, tas nozīmē, ka tev ir jāēd mazāk kalorijas, tu esi mazāk ēdiens, veselīgāks, tu nevarēsi jebko. Tas ir tā kā, pieņemsim, ja tu gribi svaru zaudēt, jo jebko nevar ēst. Tu esi deficītā, tas ir mazāk, tu ēd mazāk nekā tev drīkst. Ja tu ēd mazāk nekā tev drīkst, tev ir sabalansēt un veselīgāk jāēd. Nabarot. Es internetā, kas daudz lasīju, agrāk, kad es ļoti ievēju. Ir jau arī tāda versija,
nav jau svarīgi, ko tu apēdi. Nu, ir tāda versija. Nu, pieņemsim, skaties, to mērķis ir 2000 kalorijas. Nu, pieņemsim, jā. Es lasīju arī daudz, ka es tievēju, ka īstenībā jau nav svarīgi. Tu tās 2 keju uzņemsi no rīsiem ar vistu un dārziņiem, vai tu tās 2 keju uzņemsi no viena maķīša komplekta. Jo pats fakts paliek, ka kalorijas tev tāpat ir tādā robežā. Kad tu tīrāk ēdīsi visu ar dārziņiem, tu vari ēsti vairāk. Jā, bet pieņemsim, kā tu saki, 2000 kalorijas no veselīga ēdiena, pieņemsim rīsu ar vistu vai 2000 kalorijas no maķīša. Maķītī, tauki, kaut kādu ogļu hidrātu lieki, ķipa nevajadzīgi. Kad tu deficītā, es to loģiski tev jāēd, tev tā jau ķermenim ir slodzi, jo tu ēd mazāk. Nu, ir jāēd, draugi, karoči, ir jāēd pareizi. Veselīgi rīsi, vistiņa, dārzeņi. Ja jūs gribat jau ķermenim tā jau slodzi pa lielam ir. Nu, nevar, es laikam neteiktu, nu, laikam nevar. Pēc savas pieredzes es teiktu, ka nevar. Bet arī atkarīgs, saprot, mēs visi esam savādāk. Kāds reiz, ko viņš grib, viņš tāpat var tievēt, jā? Kāds, kā man bišķiņ pa daudz ogļu hidrāti, visas jau sāni paliek lieli. Jā, viss ir atkarīgs no vielmaiņas pirmkārt, bet jebkurā gadījumā, ja tu gribi veselīgi zaudēt svaru, noteikti jābūt sabalansētam uzturam. Noteikti. Noteikti tu nevari īt, ko tu gribi. Konkrēts ogļu hidrātu daudzums, jāiet konkrēts proteīnu daudzums un tauki, bet veselīgie tauki, pieņemsim kanola avokado. Tāpēc, draugi, pērkiet no mums ēšanas programmas. Sarakstīsim jums diētas plāns. Pieņemsim, man ir cilvēki arī rakstījuši Instagramā, es veselīgi ēdu, man svars neiet uz leju, es tāds labi. Ko tu ēd? Pieņemsim, pārstas no rīta, jā? Labi, tā zina, parasti tiek Kellogg's, bez cukra, bez nekā. Saku, labi, ar ko tu viņus ēd? Nu, ar pienu. Cik procentu pienam? 3,2. Nu, jā. Ēdu zupas. Krējumu kādu izmanto. 24%. Bet tā ir lielākā problēma. Jā. Daudziem. Spasībā. Ir ļoti liela problēma. Tu cepieņas mūles, jā. Vai nu tu izlēj ārā to. Es pieņemšu to pšikalku lietoju. Nē, redzi, daudzi, kā man ir rakstīšot, kā tu saki, daudzi cilvēki, viņi nesaprot. Viņš domā, viņš ēd veselīgi, jā. Pa lielam viņš ēd mājas ēdienu, bet visi ir nedaudz savādāk, tādā pašā eļas daudzumā, jā. Tas pats sīkumos. Man tur viens vīrietis rakstīja, man sieva uztaisa kotletes, pieņemsim, jā, es sēdu ar īsiem. Jā, labi, cūkas gaļa, pofīgi, jā, viņa ir taukaina, bet lai ir tā gaļa, jā. Bet atkal, tā sieva viņam taisa kotletes, ka panna ir pusē ar eļu un viņa spēl eļā. Nevis cep, bet vāra. Jā, viņš man arī saka, es sēdu bez mērcēm, es sēdu tīri, jā, bet svars neiet uz leju. Vienkārši zini, kas problēma ēšanā, kad es ar tievēju? Tieši visgrūtāk ir nomest, jo tu neredzi to sīkumus, dēļ kuriem tu nevari nomest. Pa lielam, tu aizien no rīta, tu uztaisi kafiju ar 4 tejas cukuru karotītēm, ja? Tu liekas, da labi, ko tur pa dienu tās 4 cukuru. Tu no rīta aizmirsti pa dienu, tu ēd vēl kaut ko, jebkurā ēdienā pat augļos ir cukuri. Visur cukurs. Un to viss sakrājas, kaut kur paņem koliņu, padzer treniņa laikā un bļā, karoči sakrājas draugi ļoti traki. Zini, prostu koliņu padzerties. Reāli tajā koliņā ir tik daudz cukurs, ka dirs var salikt. Jā. Kaut 50 grami zinu uz pudeli. Tāpēc, vajag pareizais teikt. Papīpējam kaļančiku, tagad mauksim uz Jelgavu. Mums tur pa ģēlām vajag izdarīsim dažas lietas. Razabrali fāri. Razabrali. Paskatījāmies. Razabrali, bet spuldzi vēl vajag atrast mums. Karoči, jā, tā kā paņemsim jūs uz Jelgavu, es nezinu, ko mēs tur safilmēsim. Oi, es nezināju, bet brauksiet ar mums. Ja tur vēl būtu ko filmēt. Kaļānu, kā vienmēr, mēs paņemam, pēc 30 minūtēm jau vējam prom. Da, zini, cik var tur sēdēt un pīpēt to sūdu. Īstenībā uz to komentāru pieņemsim, kad cilvēki saka, lai mēs mazāk lamājamies, lai mēs nepīpējam logos. Lai jūs saprast, cilvēki ir tā, ka kādi mēs esam tādus, jūs mums redzat. Mēs nekad dzīvē neko nefeikosim, mēs neesam tādi. Kādi mēs esam tādus, jūs mums arī redzēsiet, diemžēl. Nē, man tur ir jāsadzīvo. Man daudzi raksta, ka tīs, nevis daudz, bet kopumā tu tāds rupšas tajos logos, jā. Bet atkal es saku, šitā visa lieta, kas tiek filmēta, viņa nav priekš mums, viņa ir priekš sejiem, jā. Mēs taisam priekš sejiem atmiņu filmas, kuras mēs vienkārši pa laikam pastamies secos logus. Es pat mājas ieslēdzu. Es pavaiku dažreiz vakarā. Tā patīkami atceries, ko tajā dienā darīju. Kāds es esmu, tāds es esmu. Es nevaru mazāk lamāties, es speciāli priekš jums ievērot kaut kādas ētiskās normas. Nevar tā teikt, bet cilvēkam, kam ir interesanti, viņš tāpat skatīsies.
Zini, kā cits saka, viņi hoši viņu smatrīt. Jo mūsdienās īstenībā lielākā daļa visi šitie vlogeri, influenceri, visi, viņi ir izveidojuši otrs tā kā personības. Bet Tēls vienkārši. Tēlu kaut kādu izveidojuši, kas viņi reāli nav. Bet, pieņemsim, man personīgi, man nav laika, ne man ir spēka feikot, ko izlikties tas, kas es nesu. Jo šito tikai dara tāpēc, ka man tas patīk. Es rādu kāds esu, nezinu, man tas viss patīk, nezinu. Vlogā tāds ētiskas normas smuki ievēro, viss skaisti runā dzīvē, tevi satiek kāds skatītājs. Tu tur lamu vārds, lamu vārdu. Un uzreiz liekas, nu kas pa kuņā, nav kaut kas tīri. Tāpēc esam tādi, kādi esam. Kādi esam gurķīši, tādi arī paliksim. Interesanti, vai mēs tiksim tagad kurķos. Es domāju, ka šī Propčenskis būs. Traki. Nu, ko tu? Ko, draugi? Pildam visus pribambas. Ne tikai mums vaģīšu Bačok patīk. Es kā vienmēr šīvi, ne? Karoči atradām, kā fāri nomainīt. Tur vienkārši sanāk vienu kaut kādu tur. Šito te, karoči, jāparauj. Un visa fāra nāk ārā. Jā, karoči, daudz nosfilmējām no Jelgavas. Te vienkārši nebija ko filmēt, izdarījām visu, ko vajag. Viss, kas aiz kādā Brauksim tagad. Opā. Nu, apmēram, kas ir auto. Tā, šā, karoči, pamēģināsim velc viņu ārā. Mehāņiki divi. Pirkstu pastumt, jā. Все, viņš izgāja ārā, jā. Izgāja? Sanāk, tu viņu visu izņem ārā un maini. Jā, sapratu. Galvenais tur visu taisni ielēs. Jā. Es viņu domāju izņemt, pastīties. Poku, ne? Domā? Nu, jā. Izņemam ārā fāri, karoči. Opā. Varbūt izņem viņu ārā uzreiz, lai tev ir tā kā piemērs, ko vispār pirkt. Bet tā ir viņa, ne? Jep. Točno? Nu, по-любому, to jau lielā ir izdegusi gabrīts jau ir pa vidu. Tā, ka ribēta dabujām jaunu. Ja kāds daudz nezinu, es jau 4 gadu par mehāniku mācījos. Jā, šā redzēsim. Nopietni. Jaunai preizi, bļēc. Jā, Felix. Nu jā, otrādi vēc. Pagaisi viņu sākumā. Nu jā, tu viņu ieliec iekšā. Jā, bet zini, kā tagad īstenībā būtu gudrāk? Nu. Pastīties, vai tu pareizi viņu pievienoji, vai viņa degs vispār. Bija connections, karoči, pravērīļi tikko. Tā kā jums nepieciešami pakalpojumi. Mēs pa mehāniķiem arī strādājam, karoči. Droši rakstiet, izskatīsim visu piedāvājumus. Nu ko tagad? Būs vai nebūs čūk? Vēļieks čūk. Galvenais, lai viņai gaismas nešās krāsā. Vispār vec vienādas. Jā? Jā. Viss Все, draugi, paldies. Tā kā всё. Jā. Поехали mēs atpakaļ uz Rīgu. Tā, lai sēž uz Rīgu, tā kā paldies visiem. Atstājam komentāru noteikti. Kur Instagrams ir. Tu jau tagad veic mūsē. Nu jā, Margi. Всё, draugi. Всё, давай. Bam.